Ikgadējais Kuldīgas novada iedzīvotāju sapulču cikls noslēdzās maijā, kad uz tikšanos tika aicināti Kuldīgas iedzīvotāji. Vispirms sanākušie tika iepazīstināti ar esošo situāciju dažādās jomās, padarīto un vēl darāmo. Šobrīd Kuldīgas novadā ir 27,363 iedzīvotāji. Šī gada budžets nepilni 48 miljonu eiro. Visvairāk 46,18% tiek tērēti izglītībai. Nākamā joma ar 10,65% ir sociālā aizsardzība. Domas priekšsēdētāji iepazīstināja arī ar šā brīža nozīmīgākajiem investīciju projektiem, piemēram, bērnu un jauniešu centra pārbūvi, 1905. gada parka atjaunošanu, arī par to, cik līdzekļu ir ceļa infrastruktūras uzlabošanai, kādas novadā ir uzņēmējdarbības nozares. Visvairāk 37,2% darbojas lauksaimniecībā un zivsaimniecībā. Tika runāts arī par dažādiem atbalstiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kā arī dzīvojamo fondu. Neskatoties uz to, ka tiešām tas ir bijis ļoti garš cikls, sākām ziemā ar sniegu un beidzām jau ar plaukstošiem ābeļu zariem. Tas ir bijis ļoti vērtīgi dzirdēt, tiešā veidā komunicēt un kopīgi varbūt izvirzīt tādus darāmos darbus nākamajam gadam. Ir lietas, kuras jājautā un kur šis viedoklis ir tiešā veidā ļoti nepieciešams, jo viens ir, mēs zinām, kā vajag, bet otrs ir, kad mēs pajautājam konkrētajā pagasta vai pilsētas iedzīvotājiem par kaut kādām lietām tieši, kas attiecās uz viņiem un ka viņi sniedz šo savu redzējumu. Es tiešām šo ieguldīto laiku vērtēju ļoti tiešām kā vērtīgu. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot savus jautājumus jau iepriekš. Tie bija saistīti ar ielu atjaunošanu, daudzdzīvokļu māju iekškvartālu sakārtošanu, atkritumu izmešanu pie daudzdzīvokļu namiem. Pašvaldības policija aicināja ziņot, ja iedzīvotāji redz, ka atkritumus pie šīm ēkām izmet tur nedzīvojoši cilvēki. Iedzīvotāji satraukti arī par Latvijas pasta vēlmi slēgt pasta nodaļas un neapmierināt par bankas nepieejamību klātienē. Un par bankām ir vēl sarežģītāk, ja pasts ir valsts vismaz institūcija, kur mēs arī kā pašvaldības varam vērsties, tad banka tur valstī nav nekāda teikšana, kur būtu un kur nebūtu bankai. Es arī līdz galam nepiekrītu argumentācijai kaut vai par to, ka šeit mums kaut vai tā, mums jau viena banka klātienē tik baiz bija palikusi un ka teica, ka ir samazinājies šis apmeklētāju skaits tādēļ, bet es tā kā izdaru secinājums, apmeklētāju skaits samazinājās, jo ir pieņemšanas, par kādiem jautājumiem pieņemam tos cilvēkus un kāds jautājums šeit uz vietas ir izcinam. Mums arī, kā pašvaldībai, nemaz nav tik vienkārši. Mums arī ir reiz, ka tās bankas ir vajadzīgas un kur tu nevar citādāk un ir jābrauc tad uz kaut kurien citurien un tā ir pusdiena, kas tev vienkārši, lai tu kaut ko izdarītu, jo ne visu var attālināt. Par bankām es jums šobrīd neko nevaru solīt, es tikai varu teikt to, ka mēs tāpat vēršam uzmanību. Mēs aicinām, mēs runājam. Es skatījos prezentāciju un interesē tieši par veco Kuldīgas kultūras centru. Minējāt, cik ir iezīmētā nauda bijusi, cik ir bijusi kontrolētāma kāda, ka šobrīd ir atkal darbi apstājušies un tīri tāds praktisks jautājums. Man kā iedzīvotājiem, kam tas skatu bija mīļa, cik ilgi tā ēka var gaidīt finansējumu meklēšanu. Ņemot vērā, ka tur jau ir kaut kādi darbi sākti. Cik ilgi ēka var gaidīt atjaunošanu? Kopumā tas jau ir atkarīgs no saimnieka rīcības, kā to ēku nostiprina, lai viņi sagaidītu to savu atjaunošanu. Šī mirklī ir tā situācija tāda, ka tā ēka jau ir daļēji izjaukta, daļai uzsākta būvēt, un līdz ar to tad mūsu kā saimnieku rīcība būtu to, kamēr nav šī pieejamā finansējuma pilnā apjomā, ka viņi var tālāk būvēt, tātad rūpīgi meklēt šo finansējumu, ko mēs jau tā kā rīkojamies, un iekonservēt to māju. Galvenais, lai viņi tā kā nebojājās, kamēr tiek meklēts šis finansējums, līdz ar to mēs tā kā pieaicināsim speciālistus, lai mēs varētu rīkoties un lai ēka elpotu, lai mitrums nebojātu konstrukcijas, tās, kas tur vēl atlikušās, un tālāk ir finansējuma piesaists jautājums. Bet mēs apzināmies to, ka ēku bojāta tālāk netiks, ka mēs tā kā rīkosimies. Iedzīvotāji interesējās arī par ielu un ceļu greiderēšanu un veikto darbu kvalitāti. Mēs ļoti skaidri apzināmies, ka dārzkopības biedrības vairs nav
dārziņi. Mēs to saprotam, ja vēl 15, 20 gadus atpakaļ mēs tā varējām kopīgi teikt, tie ir dārziņi, un tur jau tā kā nav šī, tāda patstāvīga dzīvošana, tad šobrīd mēs ļoti skaidri saprotam, ka tā ir absolūti skaidra vienģimeņu māju teritorija, vienīgi ar tiem apgrūtinājumiem šaurās ielas, mazie zemes gabali. Vai nav domāts par turisma nodokli, īpaši šobrīd domājot par pilsētas statusu? Otrs, vai mums nav domāts par maksas stāvvietām? Tad man jāizstāsta viena iecere, ko mēs ļoti, ļoti gribam. Mūsu uzņēmēji arī vairāk jau ir ideiski atbalstījuši, un ko esmu pārliecināta, ka mēs nākamgad noteikti realizēsim. Tas tad soli gandrīz jau tā. Tad mēs gribam izstrādāt mums pašvaldībai lojalitātes programmu novada iedzīvotājiem, mūsu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Un to mēs varētu realizēt caur aplikāciju iespējams vai kaut kādā citādā veidā, kur tie, kas ir mūsu novadā deklarēti, viņiem ir kaut kādi īpašāki nedaudz apstākļi nekā tam, kurš ir iebraucējs. Un tajā mirklī mēs arī saredzam, ka tās varētu būt arī, ko mēs realizējam, maksas stāvvietas, jo, lai tas, kurš ir novadiedzīvotājs, viņš ar šo savu lojalitātes karti, viņam nav jāmaksā, jo mums nav vietējiem iedzīvotājiem, jācieš tā teikt tādēļ, ka mums ir turistiem patīk mūsu pilsētu vai mūsu novads, un tas būtu novada iedzīvotāji. Un tieši tāpat arī skatāmies ar šo turismu nodokli. Šobrīd ir tā, ka mums ir komisijai uzdots arī Jāna mums Vergman, kas tieši par turismu atbild. Viņi arī apkopo šobrīd to informāciju, kā vispār notiek, kādi ir šie nodokļu formāti, kas tieši iekasē un kādā veidā notiek šī iekasēšana. Mēs ar šo jau runājam ar uzņēmējiem rudenī. Konceptuāli mūsu turisma uzņēmēji atbalsta šo ieceri, bet tur atkal ir tas izaicinājums, ka mums ir nepieciešams, lai ir tā, kas ir šie godprātīgie nodokļu maksātāji, viņi jau maksā šobrīd, tiešām godprātīgi uzrāda gan nakšņotājs skaits un tā tālāk, bet mums ir virkni, diemžēl, jāatzīst arī tie paši apartamenti, kas nemaz neuzrāda, ka viņiem ir ieņēmumi. Un tajā mirklī ir naivi cerēt, ka ja būs turisma nodoklis, ka tad tas parādīsies. Šobrīd tas ir tāds ļoti liels kopdarbs šo vispār sakārtot. Man viens būs tā kā varbūt ieteikums un viens arī jautājums tieši par šaurās ielas autostāvokli. Liepājas ielas vidus vienmēr bļodas iekšā. Varbūt vajadzētu izņemt ārā no visām mūsu reklāmām, ka tur ir publisks stāvoklis. Vietējie zinās, vietējie izmantos, jo tad, kad ir visi šitie svētki, es pats tur lieku savu auto ikdienā. Tad, kad ir maratons, es viņu braucu ārā pie centra skolas jau vakarā, jo tur nevar tikt ārā. Ne iekšā, ne ārā. Tur sabrauc krustām, šķērsām, kā lieku tā gribu. Nevienam neinteresē viss tā tālāk. Vasarā katru sestdienu, svētdienu ir kas ir kaut kādas problēmas, un ziemā pēkšņi nevienam viņš vairs neinteresē. Un jautājums būtu par to, ka tur ir, es teikšu, 2, un izskatās, ka būs 3, ir pamestas mašīnas, kas ir stāv gadiem. Ko tām radīt? Piemērs arī šeit pie kultūras centra. Pirms tam jau arī nebija tik aktuāli šeit tā stāvvieta problēma, pirms te bija kultūras centrs. Tad visiem iedzīvotājiem pietika vietas un viss bija labi. Un tad, kad pārcēlās kultūras centrs, protams, kad ir pasākumi, viss ir piepildīts un vietējie sūdzās, jo nav kur mašīnas likt, un viss ir pilnīgi saprotams. Un arī tad mums bija konkrēti cilvēki, kur arī vērs uzmanību, te bija kaut kāds 3 mašīnas, kas arī bija gadiem stāvējuši jau. Un tad toreiz tādā veidā, kāds pēc 7 mašīnas, kas bija vienkārši gadiem, un visas citur ātrāks, un tad viņas pilnīgi visas tika pēc tam aizvāktas. Tā kā kaut kā kopā mums jāmeklē tas variants. Par tos šaurās ielas stāvlauku mēs tad domājam, viens ir, mēs varam izņemt tas, ko jūs teicāt vispār no tādiem mūsu publiskajiem, lai viņš tiešām neparādās, ka viņš ir, tāds pieejams, ka tie, tā kā jūs teicāt, vietējie ziņ. Iedzīvotājs uztrauc arī suņu saimnieki, kuri nesavācais sava 4-kājainā drauga. Sapulces dalībnieki interesējās arī par drošības uzlabošanu bīstamā krustojumā, arī par siltuma tarifu veidošanos un daudziem citiem jautājumiem. Domas priekšsēdētāji atgādināja, ka iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā arī ikdienā.